Labrīt visiem. Tikko izbraucu, nevis tikko, bet, izbraucu pa sniegu un sapratu to, kad saķerīts laikam. Un, šodien šam kavītim uzliksim ziemu riepas. Es ļoti ceru, ka aizmugurē derēs 140 mietas, un tagad esmu 20 mietas aizmugurē. Un es ceru, ka platumā ziņālēs, kad vai tur nekas nerībēsies un tā tālāk. Tā jau uzzināsim. Un pa priekšā riepam vēl ir jautājums, jo priekšā riepa man ir platāka nekā tā priekšā riepa. Tāpēc būs interesanti. Un to sākšu ar to, kad noņemšu aizmugurē riepanos. Es jau atskrūvēju vaļā. Izmēģināsim, vai tā vismaz zinu tur cauri. Ja līdīs, tad es mainīšu aizmugurē riepu. Un tāpēc es ķeršos priekšējās riepas. Un te vēl priekšējās riepas vēl būs jautājums, jo viņi ir bez viņai tur kameras nav iekšā, viņai tur ir, kā pateikt, tā gumija iekšā, ziniet, priekšējā Doru, tur ieliek gumiju iekšā, un tad arī viss. Varbūt tā es arī ielikšu, man nav priekšā kameras, vispār nekā tur baigi nav. Vai vispār man iznāk šo sezonu vienkārši tā paša priekšā arī iebraukt. Vienīgais aizmugurē, ja būs ar kaut kas un tā. Tāpēc sāksim ņemt nost, skrūvēt vaļā. Taču ir sākusies jauna problēma. Riepu noņēma nost. Bet kā uzliek šo riepu, vajag redzēt, bet ko atcitās. Tas nav baigi labi, godīgi teikšu, bet ir arī fleksis. Man šito sānus varētu noņemt nost. Tāpēc, Mats vēl tur ar degli pāriešu pāri, jo tur ir šī saucamais ledus. Tāpēc, jo te viss ir ledu, varbūt arī tā bija tā problēma, bet man šaubos, jo metāli spīd ārā. Tāpēc, Mīļie draugi, kas ar riepu nomainīju šito, pagāja vesels 2 stundas. Dievs. Ir pulkstenis jau vēl, ir vēls. Un ir problēma tāda, ka es stāstīju par tām vietām. Es sāstīju par tām vietām. Izrāds to, ka ķerās. Tāpēc ir tāds besis, tā varētu teikt. Jo es pa nezinu. Tagad iet fleksim pakaļ. Vajag čučēt. Viss sāni sāp. Man pirmoreiz bija tik grūti nomainīt riepu. Jo es te parādīšu šitā slīfaniņš. Ar viņu es tur vairāk ņēmos. Un, Un labi.
Un pat tā līfā, nu, tur baigi, nu, labi, tur arī bija čakars, bet nu, tur, ja godīgi, nebija tās čakars. Es nezinu, vai tas ir šitām 18 niecēm, ka viņas tik traģiskas. Bet, nu, kā ir, tā ir. Labi, jā, ir fleksim pakaļ. Jānofleksē šie sūdi. Nu, vienkārši šitos, ties pašos sānos nofleksēs un tad jau varēs rukāt. Bet tāpēc, jā, ir pabeigts. Beidzot par 4 stundām esmu beidzot uzlicējis viņu riepu. Nākamais video būs, kā mēs priekšā riepu liekam, bet arī ir tāda varbūtība, ka nebūs, jo man priekšā nav kameras un es gribu uzzināt, vai tās gumijas līdīs tur iekšā. Tāpēc jā, bet nu, subscribe, like un tiekamies nākamajā video.